zinām, ka Apple ir uzņēmums, kas ir slavens ar dizaina vadību. Steve Jobs patiesībā teica, ka Apple ir uzņēmums, bet viņš to ir izveidojis kā mākslas darbu. Tādā veidā, ja mēs padomājam, tad Atomija, pateicoties priekšsēdētāja dizaina vadībai, arī cenšas kļūt par mākslas darbu. Tādēļ, kad Atomija kļūs par 100 gadus vecu uzņēmumu, kādu mākslas darbu priekšsēdētājs cer redzēt? Ja skatāmies tikai uz jēdzienu dizains, tad es to uzskatu par mākslinieku. Tomēr, ja runājam par kādu biznesu, tad, piemēram, ir jāiziet cauri procesam, kurā tiek sajaukti tehniskie aspekti. Bet, ja tehnoloģija paliek tikai tehnoloģija, tad tas ir inženierija. Ja dizains paliek tikai dizains, tad tas ir māksla. Bet mēs esam cilvēki, kas strādā un vada uzņēmumus, tāpēc lai šai mākslai. Un inženierijai būtu vadības vērtība, ir obligāti nepieciešams. Lai šie divi elementi tiktu sajaukti, Steve Jobs ir bijis šajā procesā līdz šim. Tā sauktā mobilā telefona attīstība galvenokārt bija vērsta uz balss zvaniem. Taču tagad šķiet, ka ir radīta koncepcija, kāda iepriekš nebija. Kad Atomija tika dibināts, es domāju, ka, ja runājam par to, kādā pozīcijā Atomija būtu jāatrodas, tas ir jāsasaista ar pagātni. Pirmkārt, es domāju, ka nav atbildes, jo, kā jūs zināt, mūsu nozare ir ļoti slikti novērtēta sabiedrībā. Un pagātnē ir bijušas pārmērīgas kļūdas. Tagad, raugoties uz nozares formu, šķiet, ka tas nav vēlams, ja uzņēmums tikai nedaudz pārspēj citus, un tas var radīt nevēlamas sekas. Man šķiet, ka tādi uzņēmumi nemaz nedrīkstētu rasties, tāpēc ir nepieciešams pilnīgi jauns koncepts. Tomēr, kādu uzņēmumu izveidot, tāpēc no šī brīža tīkla mārketinga vēsture tiks jauni uzrakstīta ar Atomiju kā saukli. Tātad līdz šim tīkla mārketinga vēsture ir turpinājusies pagātnes virzienā, nevis attīstījusies, un ir nepieciešams radīt kaut ko pilnīgi jaunu. Tāpēc Atomija ir izvirzījusi saukli, ka tā uzrakstīs jaunu tīkla mārketinga vēsturi, kad to paziņoja. Man patiešām bija nepieciešama drosme, jo man bija šaubas par to, vai tas, ko es domāju, patiešām varēs tikt īstenots. Tomēr, kāpēc? Es domāju, ka ir jāuzraksta jauna vēsture. Kāpēc esošās tīkla mārketinga kompānijas ir guvušas sliktu sociālo atpazīstamību un kādi ir šādu rezultātu iemesli? Tātad, ja sociālā atpazīstamība nav laba, tam ir iemesls. Tas ir radījis lielu kaitējumu sabiedrībai. Faktiski, tāpēc arī atpazīstamība nav laba. Tātad, kas ir nepareizi? Tīkla mārketings nav domājis par savu būtību. Tātad tīkla mārketings ir tikai viena mārketinga un izplatīšanas forma. Tad ir jādomā, kas būtībā ir izplatīšana. Izplatīšana ir saistīta ar ražotāju un patērētāju savienošanu visīsākajā ceļā. Ir tādi izplatīšanas kanāli kā tīkla mārketings, piemēram, noliktava atlaides veikali, televīzija, mājas iepirkšanās, interneta veikali, ceļa veikali, lielveikali un daudzi citi izplatīšanas kanāli. Tad ir jādomā, vai var iegūt konkurences priekšrocības, salīdzinot ar citiem kanāliem, taču šajā gadījumā tas netiek ņemts vērā, un viņi vienkārši veido savu slēgto līgu. Šajā jomā bija vairāk investīciju nekā tīras mārketinga sastāvdaļas. Bija gan investīcijas, gan spekulācijas. Protams, arī ļoti ekstrēmi noziegumi šajā nozarē. Cilvēki tika turēti ieslodzījumā un pakļauti smadzeņu skalošanai, lai pārdotu savus pēcnācējus. Agrāk tā bija. Tas ir tagad par kriminālu noziedzniekiem, bet tagad visi ir normāli cilvēki, kas brīvā vidē pieņem lēmumus un iegādājas produktus. Bet kāpēc tad rodas šādi zaudējumi? Tas ir saistīts ar ieguldījumu raksturu. Piemēram, kad es pērku kādu preci, es iegādājos arī kādas tiesības, kas ļauj man saņemt nedaudz lielāku atlīdzību. Esmu iegādājies šīs tiesības un tās var piepildīt manas cerības. Vai arī ne, tas ir saistīts ar ieguldījumu raksturu, jo ieguldījums nav garantēts panākums visiem, un ir jāpieņem, ka var būt arī neveiksmes. Ja tikai notiktu tirdzniecība, tad nevienam nevajadzētu ciest zaudējumus. Ja mēs runājam par jaunu uzņēmumu, tad ir pilnībā jāizslēdz investīciju raksturs,
Patiesībā šajā brīdī ir jādomā tikai par to, vai pērkot preces. Kad notiek naudas un preču apmaiņa, tas rada savstarpēju labumu. Tas ir par to, lai paliktu uzticīgi visvienkāršākajam, piemēram, cik daudz maksā identisks produkts dažādos izplatīšanas kanālos. Ja kvalitāte ir vienāda, mums ir jādomā, vai mēs varam pārdot lētāk. Ja mēs nevaram pārdot lētāk, tad tam nav sociālas vērtības. Tāpēc tagad mēs no paša sākuma nolēmām, ka nekonkurēsim savā nozarē. Mēs ieņemsim pozīciju kā izplatīšanas kanāls, kas konkurē ar konkurentiem. Piemēram, atlaides veikaliem, lielveikaliem, TV mājas iepirkumiem, interneta iepirkšanās vietnēm un ielu veikaliem. Un uzvarēsim. Tas ir skaidri definēts. Tas sākas no domas, ka mēs neiziesim no pamata. Koncepcijām. Tas ir tirzniecība un izplatīšana. Tad, kad es domāju par to, kādam jābūt izplatīšanas veidam, es atceros, ka radās forma, ko sauc par atomiju. Saprotu,